pavisam tiešā veidā īsti nevar ietekmēt. Būs kaut kādas ekonomiskās sekas, ja būs liels kataklizms Ukrainā, ekonomiskā sadarbība var tikt ietekmēt, bet nav tā, ka viņi mūs būtu super kaut kur augšgalā importu un eksportu rādītājos. Protams, ka ir tirdzniecība un tā, bet tīri runāt par reģionālo drošību, viņi nav tik tālu. Un pats svarīgākais ir vispār, kā starptautiskā sabiedrība spriedīs, kas ir normāli starptautiskajā vidē, kāda rīcība ir pieņemama, kāda rīcība ir normāla, un ko mēs darām, ja kāds sāk rīkoties nenormāli, ārpus tiesību principiem un tam līdzīgi. Šis ir svarīgākais. Kā spriedīs? Es tomēr domāju, ka rietumi mēģinās nostiprināt to starptautisko tiesību praksi, kāda viņa bijusi līdz šim, rēķinoties, ka Krievija ir citādāka. Mēs šeit jau daudzus gadus stāstam, ka Krievijas politiskā elite nav tā, par ko sevi izdod rietumos. Mums neticēja īpaši. Daļa ticēja, daļa nē, situācija ir mainījusies.